Lai top slavēts Jēzus Kristus, Kristus ir augšām cēlies, patiesi ir augšām cēlies. Mīļie draugi, sveicieni jums visiem šai Lieldienu oktāvas otrdienā. Lieldienu laiks ir iestājies, bet mēs turpinām godināt svēto Antoniju otrdienās. Bet šoreiz gribu jums piedāvāt kaut ko ļoti īpašu. Tagad ierakstu šo video no Ludzas, un Ludzas draudze sevišķi godina svēto Antoniju. Šeit vecajā katoļu baznīca ir bijis viņam veltīts altāris. Pēc lielā ugunsgrēka tika izglābta skulptūra 38. gadā, tā tika pasargāta no uguns nelaimes, un aizvien svētā Antonija skulptūra rotā jauno dievnamu, kas šogad svin savu 30 gadu uzcelšanas jubilēju. Dodieties man līdzi šai sveceļojuma uz šī jubilējas gada, jubilējas dievnamu. Lūdzamies kopā mūsu Ludzas baznīca pie svētā Antonija. Mīļie draugi, tagad sekos 13 lūgumi ar svētā Antonija aizbildniecību. Tagad, kad pāvests ir mūžība, ir sede vakante, lūksim ar šī svētā Franciska, vienu no pirmiem sekotājiem, aizbildniecību. Lūksim par pāvesta Franciska dvēseli un lūksim arī par jaunā pāvesta ievēlēšanu, lai Dievs mums dāvā un svētais gars izvēl cienīgu kardinālu, lai tas mums ir vēl viens svētais pāvests. Un tagad lūksimies Dieva, Tēva un Dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Dargie brāļi un māsas, uzticēsim mūsu lūgumus Jēzum žēlsirdīgajam, lai viņš ar svētā Antonija aizbildniecību izlietu pār mums savu žēlastību. Kungs, kas svēto Antoniju esi padarījis par evaņģēlija apustuli, dāvā mums ar viņa aizbildniecību, stipru un pazemīgu ticību un dari, lai mūsu dzīve saskan ar ticību, ko apliecinām. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Visvarenais Dievs, kas svēto Antoniju esi padarījis par mieru un brālīgas mīlestības celtnieku, uzlūko vārdarbības un kara upurus un dod, lai šajā nemierīgajā un spriedzes pilnajā pasaulē mēs būtu drosmīgi nevardarbības, cilvēces attīstības un miera liecinieki. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Ak, Dievs, kas svētajam Antonijam dāvāja dziedināšanas un brīnumu dāvanu, dāvā mums dvēseles un miesas veselību, dāvā mieru un mierinājumu tiem, kas uzticas mūsu lūgšanām, un dari mūs pieejamus kalpošanai slimajiem, vecajiem un nelaimīgajiem. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs, kas svēto Antoniju esi padarījis par nenogurstošu evaņģēlijas sludinātāju uz cilvēku ceļiem, sargā savā tēvišķajā žēlastībā ceļotājus, bēgļus un emigrantus, pasargā viņus no visām briesmām un vadi viņu soļus pa miera ceļu. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Visvarenais Dievs, kas svētajam Antonijam esi dāvājis atkal savienot pat no miesas atrautus locekļus, apvieno visus kristiešus savā baznīcā, kas ir viena un svētā, un liec viņiem dzīvot vienotības noslēpumā, lai viņi būtu viena sirds un viena dvēsele. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs Jēzu, kas svēto Antoniju esi padarījis par lielu garīgās dzīves skolotāju, dari, lai mēs atjaunotu savu dzīvi saskaņā ar evaņģēliju un svētlaimes mācību un darītu mūs par garīgas dzīves veicinātajiem saviem brāļiem. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.
Ak, Jēzu, kas svētajam Antonijam dāvēja nesalīdzināmo žēlastību, turēt tevi kā bērnu savās rokās, svētī mūsu bērnus, lai viņi aug labi un veseli un dzīvo svētajā dievbībā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen! Ak, žēlsirdīgais Jēzu, kas svētajam Antonijam dāvāja gudrību un dāvanas, lai viņš ar sludināšanu un svēto kalpošanu vadītu dvēseles uz svētumu, dāvā, lai mēs ar pazemību un ticību tuvotos izlīgšanas sakramentam, lielai tavas mīlestības dāvanai pret mums. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen! Ak, svētais gars, kas svētajā Antonijā esi dāvējis baznīcai un pasaulī izcilu svētās mācības skolotāju, dari, lai visi, kas kalpo plašsaziņas līdzekļos, sajustu savu lielo atbildību un kalpotu patiesībai, mīlestībā un cieņa pret cilvēka personību. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen! Kungs, kas esi pļaujies, kungs, ar svētā Antonija aizbildniecību sūti savā laukā daudzus cienīgus konsekrētos un priesterus, piepildi viņus ar savu mīlestību un piepildi ar dedzību un dāsnumu. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen! Ak, Jēzu, kas esi aicinājis pāvestu, būt par visu ganu augstu priesteri un patiesības un miera sludinātāju, aicini tagad caur svētā Antonija aizbildniecību baznīcai jauno apustuļa Pētera pēctecim. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen! Ak, Dievs, trīsvienībām, kas svētajam Antonijam dāvēja žēlastību iepazīt, mīlēt un godināt jaunavu Mariju, Jēzus māti un mūsu māti, dāvā, lai mēs vienmēr droši tuvojamies viņas mātiškajai sirdī, lai labāk kalpotu, mīlētu un godinātu tevi, kas esi mīlestība. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen! Kungs, kas svētajam Antonijam ļāvi mierīgā garā doties pretī savai māsai nāvei, vērs mūsu dzīvi pie tevis, palīdzi mirstošiem, dāvā mūžīgo mieru mūsu mirušo brāļu un māsu dvēseli, sevišķi lūdzam tevi par svētā tēva pāvesta Franciska dvēseli. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen! Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen! Mīļie draugi, aizdedzinu arī par jums šeit svecīti Luzas baznīca pie Svētā Antona altāra. Šī svecīte, starp citu, mums Luzas dievnama ir no Ukrainas. Ar to pasūtīšanu šo dievnamu atbalstam arī nomocītu Ukrainu, kā teica pāvests Francisks, lai apklust ieroči, lai iestājas jo drīzāk miers. Svētais Antonij, lūdz par mums! Tagad, mīļie draugi, atgriezušies no Luzas dievnama, uzklausīsim Dieva vārdu, kas mums palīdzēs iepazīt kādu jaunu cerības liecinieku, kuru mums vēlas parādīt Padujas sanktuārijas. Tagad uzklausīsim Dieva vārdu no Mateja evaņģēlija. Jēzus teica: ik viens, kas atstājis māju vai brāļus vai māsas vai tēvu vai māti vai sievu vai bērnus vai tīrumus mana vārda dēļ, saņems 100-kārtīgi un iemantos mūžīgo dzīvību. Daudzi pirmie būs pēdējie, un pēdējie būs pirmie. Tās ir Kunga vārds, slava Kristum. Cerības liecinieks
kuru šodien iepazīsim, ir itāliešu priesteris Don Oreste Benzi, dzimis 25. gadā un miris 2007. Tieši viņam var piedēvēt šos Jēzus vārdus, lai pēdējie ir pirmie. Šeit mēs redzam daudzas fotogrāfijas kopā ar viņu. Redzam smaidīgo priesteri, un tāds viņš ir bijis. Harizmatisks itāļu priesteris, kurš veltīja savu dzīvi visvājāko un visvairāk atstumto cilvēku aizstāvībai. Es pats kādreiz uzzināju par viņu, kad mācījos seminārā, un viens mūsu pasniedzējs, vadot mums rekolekcijas, lika mums noskatīties dokumentālo filmu par šo priesteri. Aizvien viņš tiek pieminēts, jo ir dibinājis lielu starptautisko kustību, ko nosauca pāvesta Jāņa 23. kustība. Viņš bijis ne tikai tās dibinātais un organizētais, bet iedvesmotais, kas ar savu piemēru ir aizrāvis daudzus cilvēkus, kas šīs kopienas ietveros palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti, bijušiem narkomāniem, bezpajumtniekiem, prostitūcijas upuriem un pamestiem bērniem. Priesteris Oreste ļāva, lai daži no tiem tā sauktiem pēdējiem viņu izaicina cerība, ka viņi kļūs par pirmajiem. Viņa kalpojums aizsākas ar ģimenes māju dibināšanu cilvēkiem ar dažādiem traucējumiem, kustību, attīstības traucējumiem. Tad Don Oreste pievērsa savu sirdi tām sievietēm, kas nokļuvušas prostitūcijas tirdzniecības valgos. Viņš saprata viņu izmisumu, un viņš saprata, ka viņam ir vajadzīga palīdzīga roka, lai reintegrētos sabiedrībā. Viņš nakti devās uz ielām ar saviem palīgiem, gerbijas sutanā, ar daudziem rožu kroņiem un diamātes medaljoniem kabatās un uzrunāja viņas. Pats skatījos kādu dokumentālo filmu, kur viņu īstālēm filmē, un šeit var redzēt labajā apakšējā stūrī ekrāna šāviņa no šīs filmas, kur viņš sauc: nebaidieties, nebaidieties, es esmu priesteris, es gribu jums palīdzēt, un tas nabaga meitenes sastais viņam apkārt. Viņš viņam saka: es gribu jums palīdzēt, tikai izlemiet doties mums līdzi, mēs dosim jums pajumti, mēs dosim jums palīdzību noformot dokumentus, mēs iemācīsim jums valodu, mēs palīdzēsim jums atrast godīgo darbu. Un daudzas jaunas sievietes devās viņam līdzi un rada jaunu nākotni, godīgo nākotni, cilvēka cieņai atbilstošo nākotni. Tātad viņš nevien sludināja, bet pats devās palīdzēt šīm nabaga sievietēm. Viņš reizi teica, neviens cilvēks nav tik nabags, lai nespētu dot, un neviens patiesība nav tik bagāts, lai nevajadzētu saņemt. Un kāds stāsts no viņa dzīves. Reizā pa lieldienu laiku Don Oreste, kā parasti, bija Rimini pilsētas ielās un runāja ar tām nabaga sievietēm, un viņš viņus uzaicināja doties uz kunga pēdējo vakariņu dievkalpojumu baznīcā. Dažas sievietes bija skeptiskas, citas nobijušas, bet dažas piekrita. Un kad viņas ienāca baznīcā ar visu makiāžu, ko nevarēja nomazgāt, ar acīm, kurās bija nogurums un bailes, daudzi draudzes locekļi skatījās ar neizpratni un nosodījumu, bet Don Oreste sagaidīja viņas ar mīlestību un cieņu, sēdināja pirmajā baznīcas solu rinda un teica draudzei: šīs ir manas māsas, viņas ir Jēzus mīļotās, nevis tāpēc, ko viņas dara, bet tāpēc, kas viņas ir. Un tajā vakarā dažas no šīm sievietēm pirmo reizi pēc daudziem gadiem izjūta cilvēcību, cieņu un drošību. Dažas vēlāk aizgāja no prostitūcijas uz Rimini ielām un atrada patvērumu viņa kopienas un uzsāka jaunu dzīvi. Un vēl viens stāsts
parāda Dona Oreste pieeju, mīlēt bez nosacījumiem, iet tur, kur citi neiet, un es cerību tur, kur šķiet, ka tās nav. Viņš bieži atkārtoja, mēs nevaram stāvēt malā, kamēr citi cieš. Dons Oreste Benzi savā pastorālē darbā par galveno izvirzīja nabadzīgos. Viņš tos redzēja ar evaņģeliskām acīm un ielika sevi viņu skolā. Viņš stāstīja, ka tad, kad bija jauns priesteris, kāda zvejnieku ciematiņa, tobrīd Itālija pēc kara gados bija ārkārtīgi nabadzīga valsts, un pie viņa atnāca kāds jauns puisis un teica, man nav darba. Un Dona Oreste aizgāja pie pilsētas mēra, teica viņam, vajag palīdzēt šim vīrietim. Un tad viņi sprieda, mērs kaut ko teica tam priesterim, tas priesteris kaut ko diskutēja ar pilsētas galvu. Un tad kaut ko izsprieduši, viņš ar to zvejnieku izgājis koridoru, un tas jaunais puisis teica, paldies, priesteri, bet kāpēc jūs nemaz nepajautājat man, nabaga cilvēkam? Jā, jūs visu gribat izlemt, nemaz nejautājot mums maziem cilvēkiem, ko mēs domājam, ko mēs gribam darīt. Un jā, darbs tika atrasts, bet tā bija liela pamācība Donam Oreste, kāda ir cieņa piemīt arī mazam cilvēkam, kurš ir sociāli neaizsargāts. Un viņš teica, ka tad viņš ielika sevi viņu skolā, un viņš sāka mācīties no viņiem. Ļoti interesanti. Mācīties no šiem cilvēkiem, kuriem viņš palīdz. Man tas atsauc atmiņā, ko vakardien arī stāstīja Ludzas draudzeves prediki, kā arī Pāvests Francisks, kur šodien aizgāja mūžībā šajā lieldienu oktavas pirmdiena, kad ierakstu šo video. Viņš arī teica, ka, kad mēs domājam, ka palīdzam migrantiem, mēs patiesībā palīdzam paši sev. Un mums ir jārunā ar viņiem, jāuzklausa viņu stāsti, nevis tāpēc, ka viņiem jāpastāstā tie viņu dzīves grūtie brīži, bet tāpēc, ka mums ir jādzird, kāda ir viņu sirdīs cerība uz nākotni, kā viņa cer kādreiz, kā atgriezīsies mājas, kā viņa cer, ka radīs sev patverumu viņu uzņemošajās valstīs. Lūk, tā arī nabagie mums māca. Viņi dod mums šo dzīves skolu, lai mēs mācamies cerēt, saka Pāvests Francisks. Lūk, kāds ir viņa testaments mums visiem. Tāds ir bijis Dons Oreste. Tāds ir bijis šis cerības liecinieks, kuru mēs šogad iepazīstam. Baznīca tagad jau ir atzinusi viņa tikumu varonību. Viņš arī ir uz svētīga statusa pasludināšanu. Tagad notiek viņa beatifikācijas process. Mīļie draugi, būsim arī mēs cerības svēcinieki kopā ar šo ticības liecinieku tie, kas svētceļo šīs zemes ceļos, ne tikai palīdzot citiem, bet arī mācoties to skolā, kuriem mēs palīdzam. Tāpēc, iepazinuši šo cerības liecinieku, šeit var redzēt Dona Oreste lūkšanā kapellā. Lūksimies, Kungs, māci mums to. Ik viens, kas atstājas māju vai brāļus vai laukus, saņems 100-kārtīgi. Tas ir, šis cilvēks saņems tikumus un garīgās dāvanas, kas ir 100-kārtīgas, salīdzinot ar laicīgajiem labumiem un baudām. Kad tās sabrūk, tās aug. Lepnais krīt, pazemīgais ceļas. Baudkarais krīt, šķīstais ceļas. Un tā tas ir ar visiem pārējiem tikumiem. Kungs dod mums savu garu, lai mēs saņemtu tavas 100-kārtīgās dāvanas. Iepazinuši šo ticības un cerības liecinieku, pārdomāsim, vai mūsu sabiedrība aizvien pieaug konkurence, un vai es pats ļaujos tam, kā klasifikācijas mani apdulina ar to, kā salieku cilvēkus kā kastītes, viņiem uzlieku birku un norakstu viņus, vai tomēr es esmu uzmanīgs pret evaņģēlija vērtībām, kas apgāž
pasaules kategorijas. Vai es varbūt pazīstu kādu pastorālos vai karitatīvās palīdzības darbinieku? Varbūt pazīstu manas draudzes karitas grupiņu, varbūt ir kādi sociāla dienesta cilvēki mana novadā, mana pilsētā, kuri ar savu darbu provocē manu slinkumu un vēršas pie mums, lai mēs kopā ar viņiem palīdzētu mūsu tuvākajiem. Ir tik daudz palīdzības iespēju un tik daudz vajadzību. Vai es varu uzņemties nopietnas, mazas vai lielas saistības par labu vismazākajiem? Draugi, tagad uzticēsim sevi Svētā Antonija aizbildniecībai. Svētais Antonij no Padujas, nabagu un cietušo aizbildnis. Ar savu dzīvi tu māci mums uzmanīgi un labvēlīgi raudzīties uz tiem, kurus sabiedrība atstāja novārtā vai atstumi. Atbalsti mūsu ticība, lai liecinot par cerību un praktizēt žēlsirdību, mēs varētu izplatīt labestību, kas nāk no Dieva. Āmen. Dieva, Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Paldies jums, mīļie draugi, par šo kopīgo lūgšanu un par šīm pārdomām. Lūdzu, neaizmirstiet uzlikt like šim video, pierakstīties šim kanālam, uzlikt zvaniņu, lai atnāk paziņojumi par jauniem video, un neaizmirstiet arī padalīties ar šo video savos sociālajos tīklos, ar saviem draugiem, arī ar nedraugiem, jo kungs mums ir teicis mīlēt mūsu tuvāko. Draugi, tiekamies nākam otrdien, lūdzamies tagad par Svētā tēva Franciska dvēseles mieru un lūksimies par Svēto baznīcu un jaunā pāvesta izvēlēšanu. Mūžīgo mieru dot viņam nomirušajam pāvestam Franciskam, kungs, un mūžīga gaisma, lai viņam spīd, lai viņš dus mierā. Āmen. Kristus ir augšām cēlies, patiesi ir augšām cēlies. Uz tikšanos nākam otrdien!